Tā, te man ir uzpūsta plāna kārtiņa krāsa virsū zaļā. Un tas līpē pa to krāsu un var redzēt, kur ir defekti, kur ir buktīts un jāslīpē ir tik ilgi, kamēr pazūd tā zaļā krāsa. Te bija bišķiņ buktīt, bet tas viss ir izslīpēts, taisens, un pirms krāsošanas vajadzēs vēl vienu plānu kārtiņu gruntu fonam, kā saka, lai nav šitie plankumi. Var jau tāpat nokrāsot, bet tā būs lielāks krāsas patēriņš. Izdevīgāk ir vēl gruntīt uzlaist virsū. Vienkārši ņem un slīpē pa to zaļo krāsu. Un tādā veidā viņš notiekās. Tā, svētdienas vakars baigi labais krāsošanai. Tad ir viss kluss, mierīgi, neviens netraucē, nezvanās. Šodien nolaidīs priekšiņu, buferi, spārnu un šito sūdiņu. Sāks ar buferi. Buferim pirmā kārta būs, pirmais slānis būs ar šito. Pēc tam ies virsū pildošā grunta, neko neslīpēs un uzreiz krās virsū. Krās un lāk. Un šitam arī vēl ies pildošais pāri. Te vajag piegruntēt vēl. Un spārnam arī. Te arī ies pāri pildošā grunta, bet bez slīpēšanas. Vienu plānu kārtiņu gruntīt un krās un lāk virsū. Bet to var izpildīt tikai profesionāls krāsotājs. Vai nav brīnišķīgi? Super! Skaistulis!